Gan man kā kuratorei, gan arī Lindai kā māksliniecei ir bijušas pieredzes, kur tās izstāžu norises ir pakārtotas citiem pasākumiem, tā skaitā koncertiem. Kaut kad pagājušajā rudenī atklāju tur vienu izstādi Liepājā. Pēc izstādes atklāšanas es nevis atpūtos, bet es sāku fokusēties uz to, ka viens ir tādas lietas pieredzētas, tādas, tad tur bijis, ka notiek koncerts, tātad izstāde nenotiks, nevarēs apskatīt, tad pēkšņi būs konference, tad vēl kaut kas, un beigās no tās izstādes tur ir varbūt 3 dienas, kad tu viņas redzi, jo tā izstāde, tas tavs darbs, un pat, ja tie nav eksperimenti vai ir, tas tā kā paliek tajā otrajā plānā, un tāpēc es to tā gribēju no tā visa to apspēlēt. Izstāde tad vispār ir kaut kas, kur ievietojot kaut ko tu definē kā laikmatīgo mākslu, to arī tā uztver. Tas varbūt ir vairāk kā konteksts, kurā tad mēs attiecīgi pēc tā konteksta spriežot saprotam, uz ko tad mēs skatāmies. Es kaut kā uz to skatos, ka tas ir vairāk tā kļūda, ir tas eksperiments, un, lai izvairītos no tās padošanās kaut kādas padošanās brīža, un tad tā kļūda kļūst par tādu procesam vērtīgu kaut kādu atbalsi. Piemēram, varbūt arī mēs tos tekstus esam mēģinājuši saīsināt, padarīt viņus tādus poētiskākus, varbūt tādus netik paskaidrojošus. Ja tas terapeitiskais ieiet, ka tā varbūt iedrošināt riskēt vairāk, man arī tur iekšpusītē. Šeit ir tas darbs riskē un radi vai riskē un raudi. Es domāju, ka mēs abas cenšamies tieši radīt darbu, kas nojauc to auditorijas sadalījumu. Un iespējams, ka tieši mēs tad arī tuvinam, jo mēs parādām, kādiem soļiem vispār jāiziet cauri, lai nokļūtu līdz izstādē, jo izstāde jau ir mākslinieka darba aizberga redzamā daļa.